согласилась. Labdien! Mēs esam Aļona un vēl doma biedri mākslinieki, kas ir atbraukuši pie jums ar tādu projektu no dvēseles uz dvēseli. Художники со всех стран собирают работы и дарят. Это благотворительный проект, за это не надо платить, чтобы вы могли себе выбрать картину по душе. Mākslinieki, kas ir visā pasaulē, ir uzgleznojuši šīs gleznas, un viņi jums viņas dāvina. Jūs variet izvēlēties šīs gleznas katrs sev, kura jums patīk, ja? Un par to nav jāmaksā, tas ir bez maksas, un šīs gleznas pieliks jūsu istabiņā pēc tam. Un pirms mēs sāksim skatīties tās gleznas, jūs varēsiet, ja? Mums ir mūzikas skolas 3. kursa audzēknis, tā viena mirklītes atvainojos, jā, Emils Artūrs, jā, un viņa čēles spēles skolotāja Diana Ulase sniegs priekšnesumu arī muzikālā veidā, lai jūs mazliet iepriecinātu, jo viņi ir sagatavojuši, un paldies viņiem, ka ir atnākuši uz šejieni, jā, un arī skaistas brīžas veltīs priekš jums muzika. И вот это я рисовала котик. Это китайская живопись. Это тушь, минеральные краски, да. Такой вот, да. Верно. Вот тоже техника китайская. Называется магуфа. Вот это, да? Ну все, тогда. Берите, на кроватку кладите, мы сейчас пройдем. Она по экскурсиям ездила, ей всегда Замечательно как! Это здорово, что у вас такие воспоминания. И сюда повесим картину. Это не надо календарь. Хорошо, если не нужен, мы его в сторону или сверху повесим, или рядышком. Šīs darbs ir viņš izšūts. Viņš ir izšūts, redzēt? Jā. Jūs pat arī kādreiz esat šūsi jau? Visu ko. Jā? Man tāda nav ko es nemācētu. Te jūs liels meistars esat. Ziniet, man tāda lieta nav ko es nemācētu. Jā. Dzīvē viss kaut kas ir darīts, jā? Jā, 101 profesija. Jā, interesanti. Starp citu mediķis arī par starpā, jā. Nu, redz, jūs palīdzēt varat daudz cilvēkiem arī, kas ir tuvumā. Jā, pagaidām grūti, bet Dievs jau dos. Jā. Es jau 4. mēnešu šeit, es esmu 11 gadus biju Gaujā. Gaujā bijāt? Mēs Gaujā bijām, man liekas. Iepriekšējā reize arī ar šīm Ļoti glezniņām, daudz jā. viss mainījies, tā kā šito te es noteikti paņemtu. Tad šeit mēs pieliksim jūsu vārdiņu klāt un istabiņas numuriņu. Un vēl man ļoti interesē šitas te darbs. Rozītes, jā. Arī ļoti skaisti, jā. Jā, var. Mēs parunāsim, mēs paskatīsimies. Ja paliks pāri, piemēram, tad pieliksim divas, ja, bet pagaidām vienu no viņām būs tā īstā, jā. Tad jau šito. To lielāko, jā. To lielāko. Labi. Dzīvoju Limbaļas pusē. Aha. Pilsētā vai lauka tie bija? Bija skaisti lauki un manu māju sauca Kalnu Anskas. Kalnu Anskas? Jā. Un zaļumballes bija pie mājām? Zaļumballes bija Vainižos.
Tur nu pagastā, tur bija skola. Un tad tur tai skolā vienmēr jau tās lielās zāles un deju laukums bija ārā, kad bija labs laiks, tad ārā laukumā dejoja, bet kad bija slikts, tad skolas zālē. Jā. Jo zāle bija ļoti liela, tur es arī gāju skolā. Un tā bija orķestris vai kas spēlē? Mums spēlēja, mums bija skolnieki, kas paši spēlēja. O, forši. Vecākā. Kurā vietā jūs bijāt kalnos? Kur mēs bijām, kur mēs braukājām, nu jau tāds sen jau jaunībā. Jā? Bija Zmukučevu braucam, tad mēs braucam pa Karpas kalniem. Ukrainā, pa Karpatiem, jā? Ukrainā, jā. Gar Melno jūru braucām un tur Karpas kalni laikam bija, ne? Jā, bija. Nu Jā. vienā pusē jūru, otrā pusē kalni. Skatījos pa vilcienu pa logu laukā. Jā, bija skaists brauciens. Jā, mēs braukājam vienmēr. Ka paņem atvaļinājumu, dzelzceļš deva, Krievu laikā deva, brīvu bileti brauc, kur grib. Jā. Tad mēs braukājam. Tā vairākas uz kādu nedēļu vismaz, ja nu vairāk? Jā, uz 2 nedēļām paņem atvaļinājumu, braukājam. Nu, re. Un tagad, kad jūs skatīsieties uz šit... Pirmais bija Mukučev, un tad mēs tālākais bija Konstantin. Jā. Jā. Nu, man palūdza šeit pielikt, jā. Lili, ir gleznas. Ir kāda, varbūt, kas tev patīk? Viņi jau neredz. Viņu. Tu es tuvāk pielikšu. Jā. Kur pieliks viņi, kur redz. Te ir klauns un te ir mājiņas ziedus. Tu redzi? Ko? Tu redzi bildi? Jā. Ir kāda, kas tev patīk? Tad tā te vairāk. Tā vairāk, jā? Sajutīsiet vismaz šitādi rodelī. Kur Gunte, tu domā? Šeit, te? Šeit, jā? Спасибо. Вот такие теперь у нас красивые стены, да, преобразились? Да, вот такие, да, чудесно, морская тема. Rekur autors pats ir šai gleznai, šai bildē. Это проект, и очень красивые картины, и все рады, и большое спасибо вам за это. Jā, ļoti labs projekts ir. Paldies jums par to māksliniekiem, visiem, kas arī organizējumi piedalījās. Cilvēki ir priecīgi arī atceroties atmiņās, kurās tagad pie sienām pieliekot, ka kāds ir staigājis pa kalniem, kāds ir bijis līdzīgs suns, un tas atkal ļauj viņiem būt laimīgiem. Protams. Nu, ot,